Anģi, jau! Jo, Oskariņ! Šis ir YouTube kanāls Garāžā. Reaģē! Ko tu arī iemācījies? Tieši tā. Kāds Anģis nevarēšu tā visu laiku šāpot, nav ko, jo, haidī. Galvenais neklepot. Jā, šodien mēs reaģēsim uz grupu DJ Krankenwagen. Krankenwagen. Anģi, vai zini, ko vācis nozīmē Krankenwagen? Slimības mašīna, bet iespējams, ka zinot vācu valodu kaut cik vairāk nekā duhast. Nu, latviski sanāk ātrā palīdzība. Jā. Grupa DJ Krankenwagen izdevusi otro albumu. Nu jau kādu laiciņu apakaļ, un tagad mēs pastamies, kāds izstās albuma vāciņš. Anģi, ko tu varētu pateikt par šitos sarkans vecis, stumi, kaut kādu vēlniņu, divainām ausīm? Invalīdu vēlniņu. Klausoties viņu dziesmas, iespējams pat vēlns kļūst par... Nu, pacientu. Ka viņš stumja viņu tā kā tajā, nu, ratos. Tačkā. Jā, tā kā nav naudas ātrai palīdzībai un tā. Nu, vai arī to melno, kas melnais simbolizē slimību, tačkā uz miskasti. Izmetam ārā. Šits labs skaidrojums. Jo dziesmas dziedē. Jā. Kuram vēl kāds idejas par to albumu vāciņu, kāpēc viņš ir tieši tāds un tāds krāsas ir izvēlēts, varbūt tas nav nejauši. Rakstiet komentāros. Ne? Yep. Un par pašu grupu DJ Krankenwagen, kā jau minēju, otrais albums, un kā viņi paši par sevi stāstā, viņi rāda mūziku no sirds un no citiem orgāniem. Citiem orgāniem. Kuriem un kaut kas tur arī bija par Vāciju. Anģi pastāst par Vāciju, kas tur bija. Kaut kas tur bija dzīvojis, strādājis Vācijā, iespējams par mediķi vai brāli, māsu. Bet Anģi, man tev vispār tāds diezgan nopietns jautājums. Ko tu smaidi tagad tāds idiņš? Tāpēc, ka dzīve ir nopietna lieta. Jā, šodien mēs klausīsimies grupas DJ Krankenwagen dziesmu Idiņš no viņa jaunākā albuma. Sapcīt, viņi bija arī nominēti zelta mikrofonam šogad. Klausamies! Jā, mazāk runa, vairāk mūzikas. Aiziet! Šīs skoris? Viņas ir Idiņš, jā. Skoris. Bet ļoti lipīgi pirmie vārdi, ļoti tā trāpīgi. Es, ka pirmie izdzirdēju, man bija uzreiz tāds, wow! Man arī ir tāds citreiz, ka satiec cilvēku un prasa, ko smaidi tā kā Idiņš. Taisnais basiņš. Bet viņi tādas ļoti triviālas frāzes. Redzi logo? Jā. Tā paskaties mani. Pareizi tā varētu būt. Idi tā kā Idiņš. Un kors fonā. Idiņš. Ko viņi kori dabēja? Viņi taču īsts. Nav mākslīgais intelekts. Sapcīt arī tas logo redziņa, tā kā klavieres zobu vietā šķības greizes. Ne jau sintetizatori viņi tur spēlē. Jā. Un arī tā kā tas Krankenwagen pluszīmīte. Ir tādas triviālas frāzes, ja tādas piečakarēs. Stiliņš tāds. Nē, bet viņš tā forši pasniegts ar to saudabīgi, ļoti saudabīgi. Ar to balsi. Izdosies. Es paņemu šņori aptinu ap kaklu, sunītim izvedot pastaigā. Vārdu spēle. Jā, likās tulītās. Žili tonu. Nu? Es paņemu sauju ar tabletēm, sasmalcinātas oglītēs. Es uzkāpju uz 9 stāvenes jumta, lai klausītos esi man tā. Tevi nesapratās, tevi izārstēs, Jaudrēmīņas. Jā. Nu tāds jā. Alternatīvi, panciski, folk, kā viņi te teica, folk vāciskais kaut kas tur bija. Latviesi.
Tava dzīve ir joks un tas nekas. Un viss. Tev izārstēs. Tev nepiečakarēs. Tev izdosies. Jā, tev izdosies, nu jā. Bet man vairāk patīk, ka gribas izdzirdēt, ko tu smaidi tā kā idīši. Dzīve ir nopietna lieta, tas ir labs. Nu, un lūk, šitāds DJs Krankenvāgens. Labi, sekojiet mums līdzi. Jā, nospiediet, abonēt. Šī ir garāža rēģē. Tiekās!